Pasaulē ir vairāk nekā 400 atzītu suņu šķirņu. Katrs topošais saimnieks var izvēlēties sev piemērotāko pēc izskata un rakstura. Kamēr pasaulē populārāko suņu topā joprojām gozējas labradori, retrīveri un franču buldogi, turpat ir arī ganu suņi, un aiz bernieša pa pēdām kautrīgi, bet pārliecinoši sāk sekot arī Appencelles ganu suns. Vispirms Aijas vilkas ģimenē ienāca Bernes ganu suns. Šis suns ģimenei ļoti iepatikās. Gan izskats, gan raksturs, gan intelekts, bet bijis viens paliels mīnus – izmērs. Bernes ganu suns ir milzīgs, tāpēc pēc gadiem, kad ģimene meklēja jaunu suni, gribējās kaut ko tādu pašu, tikai mazāka izmēra, un izvēle krita par labu Appencelles ganu sunim. Un tad ieraudzīju šīs garās slaidās kājas, un viņi tik skaisti izskatās skrējienā, un tā asta gredzenāta. Šķirne ir sena un reta, un tās izcelsmes vieta ir Šveices Alpi. Appencelles ganu suns reizēm tiek saukts arī par Appencelles kalnu suni vai vienkārši Appencelli. Izmērā vidējs suns 2 reizes mazāks par Bernes ganu suni, bet ir būtiska nianse – dzīves ilgums līdz pat 16 gadiem. Visos šķirnes aprakstos tiek uzsvērta suņa enerģija, izturība, drosme un inteliģence. Šķirnes eksperte tam vēl pievieno arī mīļumu. Man viņi patīk, viņi ir kustīgi, viņi ir mīlīgi. Viņi, tās brūnās acis vispār, es jau nevaru atteikt neko par tām acīm. Man patīk tieši šie. Tieši šie ar savu krāsu, ar savu uzvedību, ar savu mīļumu. Viņi tiešām ir izcili mīļi suņi. Milzu vēlmi kustēties izvirza prasības arī šīs šķirnes suņa saimniekam. Ideālais būtu jauns, protams, kustīgs, varbūt ģimene, noteikti ģimene, jo viņi ir diezgan tādi sabiedriski. Risinājums enerģijas mazināšanai ir vienkāršs. Pastaigas un pastaigas. Tas ir tie 1000 soļi noteikti vienā reizē. Tas ir mani 1000 soļi, nevis 1000 soļi. Bet jānodarbina ir jebkurš suns, jo labs suns ir noguris suns. Tas ir viennozīmīgi. Par savu saimnieku Appencelles ganu suns gan parasti atzīst tikai vienu cilvēku. Ģimene ir mans bars, ja? Tos es varu kā gribu nolikt pie vietas, bet jūs varbūt tās to griežat ārā, bet galvenā kuce mājās esmu es. Kā Aijai suņu acīs izdevās izcīnīt līdera vietu pat starp izmēros lielākiem mājas vīriešiem? Viņa domā, ka galvenais iemesls ir attieksme. Es domāju, ka tā ir mīlestība. Ja tu gribi to suni, tad viņš tev ir noteikti jāmīl. Tu nevari iegādāties suni un viņu nemīlēt. Es vispār nesaprotu, ka 2 atšķirīgas lietas. Tas suns jūt, ka tu viņu mīli. Appencelles ganu suns ir rūpīgi jāskolo. Kā jau enerģisks darba suns, viņš saimniekam var sagādāt nepatīkamus pārsteigumus, ja tiek atstāts viens un nav saulaicīgi apmācīts. Nē, noteikti vajag skolu sunītim. Vispirms mazam vajag socializēties ar citiem suņiem, lai nav viņam izbrīns, ka ir arī citi savādāki. Un noteikti vajag, lai varētu atsaukt suni, lai varētu apsēdināt. Un galvenais ir gaidīšana. Jā, sunim tas ļoti grūti iemācīties, bet tad, kad viņam ir jāgaida, tad viņam ir jāgaida. Tad nevar būt nekas savādāk. Appenceļi tiek uzskatīti par suņiem, kas pakļaujas dresūrai, jo labprāt mācās un vēlas būt nodarbināti. Vienīgā garantija, lai suns atbilst visiem aprakstiem, ir kucēnu iegādāties pie starptautiski atzīta audzētāja, kurš būs suņiem veicis veselības pārbaudes un dos arī ciltsrakstus. Ciltsraksti ir vienīgais apliecinājums, ka suns ir šķirnei piederīgs, noteikti, un viņam ir veiktas visas veselības pārbaudes. Arī vecākiem. Vecvecākiem un vecvecākiem. Tas ir jāizpēta, lai iegādātos kucēnu. Es domāju, tas ir ļoti vajadzīgs. Vai šķirnei arī ir kāds mīnus? Audzētāja smejas, ka šķirne neizskatās ļoti smalka un dārga, un vizuāli īpaši neatšķiras no jauktenīšiem. Par cik mans vīrs viņš visu laiku sauc par dukšiem, jā? Es neapvainojos. Nē.